ļoti daudz kas, jo pamatbarība viņiem ir zāle un dārzeņi, maize tik tāda uzkodiņa. Tad, kad mute atvērta vaļā, tad skaitiet ilkņus, jo ilkņi ir 2, tātad puņķis, ja 1, tad guste. Nu šobrīd mute vaļā ir gustei. Gusta mums ir ļoti mīļa dāma, jo viņa ir latviete. Fuņķeks ir no Čehijas. Un Gusta pie mums piedzima pirms 22 gadiem. Un viņa mums ļoti jauka dāma ir ar kārtīgu temperamentu, jo ilknis viņai viens ir tikai tādēļ, ka sakāvās ar sētu. Nu, kaut ko nevarēja sadalīt ar to sētu. Tādēļ arī viens ilknis izmūza un šobrīd dzīvo tikai ar vienu. Tagad ir mums visiem jāatbrīnās ar pacietību, jo zirgu drīkst barot tikai ārpus ūdens. Nu, tā kā tagad ir tāda vilināšana, vai viņi nolēms līst ārā no baseina vai nē. Es domāju, jūs visi ievērojat, ka tas baseins ir tāds, ar savu aromātu, vai ne? Peldošiem objektiem, mums nepieņemams. Uzreiz rodās jautājums, vai tiešām zaudēs darbinieki nevar milzirgiem baseini iztīrīt. Varēt jau daram to. Tikai milzirgam un arī kā piparām, kas tepat man aiz muguras dzīvo, ir tāds paradums, ka ūdens, šajā gadījumā baseins, ir gan viesistaba, gan guļamistaba, gan toalete. Un tad, kad tīri to baseinu, milzirgs sēž blakus kājas krustā, gaida, kad būs tīrs ūdens. Tagad ielien iekšā, tad ne tikai vienkārši nokārtojas, bet vēl griež asti, tā kā propelleru, lai tas viss tiktu sakūts tādā ļoti aromātiskā masā. Tas ir veids, kā viņi iezīmē teritoriju. Arī Sauvaļāda un Līlas upē šādi dara, līdz ar to visi tuvākie apkārtnē skaidri un gaiši jūt, ka tur dzīvo milzirgs un tuvumā neliena. Vēl veids, kā var iezīmēt teritoriju, ir skaļi hohināt. Šī ir hohināšana, višķiņi bija. Viņš varēja dzirdēt bija tādu, bet tas ir tāds bišķiņš. Parasti, kad viņi hohina, to dzird kilometru attālumā. Līdz ar to uz dziesmasākiem arī bija, tad viņam uznāca līdz garstāvums pahohināja, tad, es prātoju ļoti labi to varēja dzirdēt. Pats milzirgs svar apmēram 2 tonnas, bet ēd tikai 40 kg dienā. Tas tiešām ir tikai, tāpēc, ka mums laukos govs parastās ēd tikpat daudz pa dienu. Jo patiesībā visieidulīgākais dzīvnieks pasaulē ir pele, tādēļ, ka viņi apēd tikpat daudz, cik pati sver. Tas būtu, ja mēs cilvēki gribētu būt eidulīgāki pasaulē, tad dažam vadam būtu jāpēd 60-70 kg dienā. Un neviens mēs to īsti nespējam. Sauvaļā, ja mums šeit ir tikai 2 milzirgi, tad Sauvaļā tā nekad nebūs, viņi dzīvo vienmēr baros. Vai nu tie ir normāli bari, viņiem normāls bars, tas nozīmē vietas tēdiņš, vai 20 mammas ar bērniem, vai arī vecpuišu bari. Vecpuišu baros ir tikai tēdiņi, kuri nav šo te harēmu izcīnījuši, un tas arī ir iemesls, kādēļ viņam ir ilkņi. Ilkņi var izaugt līdz 50 cm garumam tēviņam, un tad viņš katru gadu iet cīnīties ar normālā bara tēviņu galvenam, lai izcīnītu sev to baru. Un tur diezgan pamatīgi sasaņētas cīņas ir. Kā redzēt, tikko ļoti laba demonstrācija, šādā veidā tiek izvedāta barība zoodārzu dzīvniekiem. To nedaram mašīnā, bet gan savā teritorijā ar zirdziņu un pajūgu. Un zirdziņš arī mums strādā jau ļoti daudzus gadus, jo kā mēs viņam iemācam agri celties un doties pa zoodārzu ar pajūgu, tā viņš arī visu mūžu tā nostrādā.